Kāpēc mēs esam atnākuši pieminēt Jugulas kaujas? Šis laiks ir ļoti svarīgs. Mēs redzam pie Latvijas karoga plīvoja Ukrainas karogs. Ukrainas tauta cīnās par savu neatkarību. Un ne tikai par savu, bet arī par mūsu. Un arī par Eiropas. Jūs dzīvojat trauksmanā laikā. Un šajā laikā ir svarīgi pieminēt tos, kas ir veidojuši mūsu valsti. Valsts pašapziņa vai valstiskā pašapziņa radās šajos cilvēkos, strēlniekos. Tādā brīdī viņa nobried viņu galvās un sirdīs, ka viņi bija gatavi mirt vēl par nezibušu valsti. Kāpēc mums ir svarīgi viņus pieminēt? Ja mēs viņus aizmirstam, tos, kas ir dāvājuši mums valsti, vai kur ir dzimusi šī valsts ideja, tad mēs viņus nogalinām otrais. Un uz mūžu, aizmirstot viņus, jūs, jauni cilvēki, kad jūs sāksiet pētīt savas saknes, jūsos daudzos tek varoņu asinis. Jūsu vecvectāvi ir bijuši gan strēlnieki, gan leģionāri, kas ir cīnījušies par mūsu valsti. Un mums arī vienmēr jābūt gataviem. Valsts, tā nav mums uzdāvināta. Viņa mums ir jāsaglabā un jādod nākošām paaudzēm. Karavīrs var nomirt tikai 2 reizes. Vienreiz kaujā vai no vecuma, otrais, kad viņu aizmirst. Kā bataljona komandieris es zinu, ka 54. kaujas atbalsta bataljons. Katrs zemesargs, katrs karavīrs, kas dienšanī bataljonu, ir gatavs nolikt savu galvu par Latviju. Un, ja vajadzēs, mēs to izdarīsim. Un es zinu, ka mēs dzīvosim mūžīgi. Latvijas karavīri dzīvos mūžīgi, kamēr vien viņus pieminēs un viņus atcerēsies. Tāpēc, jaunieši, gribu jums novēlēt. Turat godā Latvijas valsts simbolus, Latvijas himnu, ģērboni, karogu un latviešu valodu. Paldies, ka jūs esat atnākuši. Un izbaudiet šo dienu. Atcerieties latviešu strēlniekus, atcerieties Otrā pasaules karā kritušos karavīrus. Un pasakiet labus vārdus tiem karavīriem, kas stāv Latvijas sardzē šodien.